Armatūras siešanas instrumenti ir ļoti daudz uzņēmumu galvenais instruments armatūras siešanas arsenālā. It sevišķi, ja ir jāstrādā ļoti daudz ar betonu, vai, kā jau teicu, jāsien armatūra. Un šodien mēs parunāsim par vieniem no pasaules līderiem, arī mūsu top 2 modeļiem, Max RB441 un Max RB398. Max RB441 tātad ir dubultās stieples sējais, kas sien ar dubulto stiepli, un 398 sien ar vienu stiepli 0,8 mm diametrā. Fundamentālākās atšķirības, kā jau minēju, tātad ir dubultās stieples un parastās stieples, tāpat arī knābi atvērums. Lai nejauktu galvu un neiedziļinātos lielās detaļās, principā ir tā, viss, kas ieiet iekšā knābī un nenoslogo knābī apakšdaļu, var tikt sasiets, un tas pats arī attiecās uz 398. Tātad Max RB441 atvērums no 20 līdz 44 mm un RB398 atvērums no 20 līdz 39 mm. Paskatīsimies par katru instrumentu nedaudz sīkāk, jo tomēr atšķirības viņiem ir diezgan izteikts. Abi divi instrumenti nāk aprīkot, protams, ar koferi. Koferī ir iekšā 2 baterijas, ātrā uzlādes sistēma. Koferim ir iespēja uzlikt atslēdziņu priekšā, viņi ir aizslēgti, un koferis pats par seviem ir ļoti izturīgs, un viņam ir ļoti svarīga funkcija, lai pasargātu instrumentu no mehāniskiem bojājumiem. Instrumenti nāk aprīkot ar 14,4 voltu, 5 amperu baterijām, tātad 2 gabals, un, kā jau minēju, ātrās lādēšanas stacija, tātad, lai darbs neapstātos, kamēr strādājam ar instrumentu ar vienu bateriju, tikmēr otra baterija jau būs uzlādējusies tik daudz, lai mēs ar viņu varētu strādāt. Abi divi instrumenti ir aprīkoti ar drošinātāju, lai mēs nejauši nenospiestu gailu. Tāpat arī mums ir bloķētājs, kas ir tieši priekš stieples. Šim instrumentam priekšā zobrats atvērt, lai mēs varētu ielādēt jauno stiepli. Un 398, tātad bloķētājs ir šeit. Arī varam atvērt zobrats, kas atrodas šeit, lai ievadītu jauno stiepli. Abi divi instrumenti ir aprīkoti ar siešanas spēka indikāciju, kuru mēs varam mainīt. Ir pieejami 6 līmeņi. Tātad no švakākā līdz stiprākam sējumam. Tas nozīmē to, ka mezgls tiek uzsiets stiprāk. Lai nokalibrētu šo siešanas spēku, ir nepieciešams veikt 3 sējumus pēc tam, kad ir izmainīts siešanas stiprums. Kam ir nepieciešams mainīt siešanas stiprumu? Tātad, ja mēs sienam grīdas, piemēram, tikai armatūru, mēs varbūt vēlamies stiprāku sējumu, vai ja mēs sienas veidojam, vai arī mēs veidojam konstrukciju, kas būs jāpārnes, tad, protams, labāk mums ir ar dubulto stiepli uz stiprāko sējumu, bet, ja mums ir kaut kāds vienkāršāks konstrukcijas, varam izmantot 398 sējai ar parasto stiepli, bet arī uz stiprāko. Ja mums, kam ir nepieciešams vieglākais režīms, tad vieglākais režīmu mēs varam izmantot tad, ja mums ir jāstiprina kādas siltuma trubas grīdā, vai kāds cits PVC cietais materiāls, teiksim, lai vadus izvadītu cauri, vai kāds cits pielietojums, kas nu pēc katra vajadzībām ir nepieciešams. Kā jau minēju, dubultā stiepla un parastā. Dubultās stieples instrumenti šobrīd ir palikuši vispopulārākie, un populāri viņi attiecībā pret mūsu konkurentiem ir pirmkārt ļoti efektīvi tiek izmantot stiepli, tātad tiek patērēt daudz mazāk stiepli. Ļoti zemes sasiešanas mezgls, tas nozīmē to, ja mēs lejam grīdus, mums ir jāpatērē mazāk betons. Un vēl viens faktors, kas ir ļoti izteikts un ko mēs ļoti bieži redzam, ir tas, ka mūsu konkurentiem, diemžēl tas līmenis vēl nav sasniegts tāds, lai varētu konstanti strādāt ar instrumentu regulāru stiepli iesprūstu. Un katru reizi, kad stiepli iesprūst, tad aparāts ir jārastartē, rastartējot aparātu, tiek kaut kāda daļa ar stiepli nogriezt nost, un tas viss aiziet zudumos. Un uzņēmumi, kas strādā regulāri ar armatūras siešanas instrumentiem, zina, ka gada beigās tas var savākties diezgan lielā summā. Tad, jā, tā jau rādīja atvēra aptveri. Šeit mums nāk stieple. Atverot šo te drošinātāju mums priekšā. Šeit var redzēt ir 2 zobratiņi. Tātad zobratiņi pavarās vaļā. Mēs varam ievadīt stiepli. Kad stiepli ir ievadīta, aiztaisam aptveri ciet. Visi mums baterija ir ielikt. Un ar ieslēgšanas slēdzīti, kurš ir aizmugurē, mēs instrumentu ieslēdzam. Instruments veic savu ciklu, paņem stiepli, ja ir kaut kāda liekā stiepli, viņu nogriež, un tik ātri arī mēs esam gatavi darbam. Kā notiek siešanas process?
Kā redzēt, siešana notiek ļoti, ļoti ātri. Šeit mēs varam arī redzēt, cik augsts ir mezgls. Mezgls ir ļoti īss, un paši jau varētu iedomāties, cik tas ir ātrāk salīdzinot ar parastajiem mehāniskajiem armatūras siešanas instrumentiem, kad mēs sienam ar roku. Tātad darba efektivitāte palielinās līdz 8 reizēm. Tā kā ļoti, ļoti efektīvi, sevišķi uzņēmumiem, kas vēl projām siena ar roku, varbūt gada griezumā ir vērts investēties tādā aparātā. Pēc darba beigšanas, protams, mēs instrumentu izslēdzam. Tātad šeit mums ir zobrata mehānisms, padod stiepli, vēlamies viņu iztīrīt, izpūst, neatstājam viņu netīru. Un tāpat arī atceramies, ja mēs veidojam kaut kādus pamatus, un ja mums notiek darbs un armatūras siešana uz zemes, tad šeit arī knābī dažreiz tiek ievilkti kaut kādi netīrumi, viņus arī būtu vēlams izpūst, un tas nodrošinās instrumentu ilgmūžību. Un ja mēs tālāk runājam par ilgmūžību, tad pie mums ļoti regulāri nāk instrumenti uz apkopēm, un mēs varam redzēt, ka instrumentiem ir siets 1, 2, 3 miljonu sējumu, tā kā instruments noteikti sevi atpelna arī laika gaitā. Un tālāk, ja mēs runājam par 3, 9, 8, principā viss tas pats, kas iepriekšējiem instrumentiem, ja mēs neskaitam to, kad mums ir mazāks knābis, tātad šeit ir arī stiepla, kas ir viena stiepla, nevis dubultā, 0,8 mm. Princips šeit ļoti līdzīgs kā iepriekšējiem instrumentam. Tātad aptverē tiek ielādēta stiepla, mēs atveram vaļā zobratus, padodam stiepli uz mehānismu, aiztaisam zobratus ciet un esam gatavi darbam. Uzspiežam ieslēgšanas pogu. Viss process tieši tāds pats kā iepriekšējiem sējiem, tad tiek iziets cikls, nogriezt liekā stiepli un esam gatavi darbam. Tad šeit mēs varam redzēt arī fundamentālās atšķirības, tad šis ir 3, 9, 8 un blakus. Blakus mēs varam redzēt arī mezglu no 4, 4, 1. Tātad 4, 4, 1 jau skaitās jaunā paudze, un mēs arī varam redzēt to lielāko atšķirību. Protams, ja mēs runājam par paudzēm, siešanas ātrums, to jau arī paši varējāt redzēt video, tātad 4, 4, 1 ir līdz 0,7 sekundēm, un 3, 9, 8 būs līdz 1 sekundei. Tālāk, ja mēs iedziļinamies arī specifikācijās, tad divi instrumenti ir salīdzinoši vienādā svarā. Tātad RB 441 2,5 kg un RB 398 2,3 kg. Tātad abiem diviem instrumentiem cilpas augstums līdz 12 mm, kā mēs redzējām, 441 arī sasien nedaudz mazāk. Tātad par sējumu skaitu, tātad ar vienu baterijas uzlādi ar RB 441 mēs varam uztaisīt līdz 4000 sējumu, ar RB 398 līdz 2600 sējumiem. Uzlāde līdz 80% notiek 50 minūtēs, un tad atlikušie 20% mums lādējās vēl 65 minūtes. Domāju, ka nav jāiedziļinās, kādēļ baterijas līdz 80 uzlādējās ātrāk, un pēc tam uzlādējās ilgāk, un tas pats arī attiecās uz 3, 9, 8. Tātad baterijas uzlāde notiek 50 minūtes līdz 80% un 65 līdz 100. Tālāk par sējumiem ar vienu spoli. Ar 3, 9, 8 mēs varam sasiet līdz 120 sējumiem ar vienu spoli. Ar RB 441 mēs varam sasiet līdz 265 sējumiem. Protams, viss ir atkarīgs no iestatījumiem, kāda mums ir uzlikt uz siešanas stiprību. Protams, Maks ir arī padomājis par cilvēkiem, kas strādā daudz uz ceļiem, tieši tilts būvē, vai arī daudz pamata ir jābūvē. Un ar parastajiem rokas instrumentiem visu dienu strādāt ar saliektu muguru noteikti nav pats labākais risinājums. Tādēļ mums ir arī piedāvājumā šāds te instruments RB 441, tas pats sējais, bet ar pagarinātu kātu, un visa vadība mums ir augšā šeit. Tātad mums ir rokturis, mēs viņu varam paņemt rokās un nesaliecot muguru, mēs varam siet armatūru, kas mums atrodas uz zemes. Tā kā, ja jums ir kādi jautājumi par armatūras sējējiem, droši uz altenstein.lv variet uzdot jautājumus, apskatīt produktus, viņu specifikācijas, arī cenas un visu pārējo.